Latvijas čempionāts pludmales volejbolā Ergo Open 2014. Lūk, pats karstākais vasaras notikums ir sācies šeit. Ergo Open Latvijas pludmales čempionāta pirmajā posmā. Šodien raidījumā pirmā Ergo Open posma pārsteigumi. Pludmales volejbolistu panākumi Eiropā. Neaizmirstamāko momentu tops. Pirmo uzvaru prieks. Cīņas volejbola laukumos rit jau piekdien, sestdien un šodien svētdien mēs uzzināsim, kuri šajā brīdī būs varbūt labākie un veiksmīgākie. Kaislīgākā, aizraujošākā un stilīgākā spēle pasaulē – pludmales volejbols. Šī sporta veida jaunā vasaras sezona startēja 6. jūnijā ar pirmo Ergo Open posmu jaunatvērtajā pludmales centrā Beachbox, āra laukumos pie tirdzniecības centra Elkor Brīvības gatvē. Cīņā par uzvaru pirmajā posmā devās 26 vīru un 13 dāmu komandas. Savukārt skatītāju atklāšanas ceremonijā piedalījās Jāņa Šmēdiņa un Aleksandra Samoilo parakstītu pludmales volejbola bumbu izspēlē. Mēs palaidām dzīvību šodien jaunam bērniņam. 2014. gada Ergo Open beach volejbola turnīrs sezona ir sākusies. Kāda jums izskatās šī sezona? Nu, teiksim, kā saka Angļi, promising, ja? Tiešām esam gandarīti sponsorēt jau 2. gadu šo fantastisko pasākumu, ja? Un mēs sagaidām, ka šogad būs vēl labāk, ja? Un vēl interesantāk. Visas vasaras garumā, kas cerams būs tikpat saulaini, kā tas bija pirmajā posmā, tiks aizvadīti 6 Latvijas čempionāta Ergo Open posmi vīriešiem un 4 dāmām. Sezonas karstākais turnīrs būs King of the Beach sacensība, kuras ietvaros šogad pirmo reizi plānot arī Queen of the Beach. Punkts sezonai tiks likts Jūrmalā, kad augusta pēdējās dienās tur risināsies Eiropas volejbola konfederācijas satelīta turnīrs, kurš tiek rīkots sadarbībā ar Jūrmalas domu. Dažos no šiem turnīriem būs iespēja redzēt arī Latvijas labākos pludmales volejbolistus. Viss saulaini ir sācies. Ergo Open Latvijas pludmales čempionāta pirmais posms. Pirmajā Ergo Open posmā dalībnieku sastāvs nebija tas spēcīgākais. Taču kā vīru, tā dāmu sacensībās smiltīs bija iespēja novērtēt mūsu labākos jaunos pludmales volejbolistus. Vīru sacensībās starp favorītiem uzreiz varēja minēt Armandu Āboliņu, Haraldu Regžu, kā arī Edgaru Toču un Rihardu Finsteru. Abi šie dueti šovasar jau paguvuši apostīt gaisu arī starptautisku mērogu mačos. Dāmu turnīrā tikmēr ar lielu interesi tika gaidīta Dagnijas Mediņas atgriešanās Latvijas smiltīs. Viņa ilgāku laiku studēja un spēlēja ASV, bet Ergo Open posmu sacensībās apvienoja spēkus ar pieredzējušo Ingu Ikaunieci. Liels pārsteigums turnīrā nesagaidījām, ja vien pie tādiem nepieskaita jau pieminēto Regžas un Āboliņu palikšanu ārpus labāko trīnieku vīru sacensībās. Laiks rit, dienas rit, spēles rit uz priekšu, un nu jau pusfināls, un tuliņ pavisam drīz mēs zināsim, kurš tad ir iekļuvis finālā un kurš cīnīsies par godalgoto 3. vietu. Laiks pievērsties dāmu turnīram, kur līdz pusfinālēm bija aizspēlējušās visas favorītes. Vienā no pusfināla cīņām laukumā devās Alisa Pastera, Anete Briņķe un jau pieminētās Inga Ikauniece, Dagnija Mediņa. Īstena cīņa šajā spēlē nesanāca. Ikauniece, kura vēl aizdītajā gadā kopā ar Ingu un Mīnus uzspēlēja pasaules čempionātā, kopā ar Mediņu šoreiz bija neapturams. Gan pirmā, gan otrā seta garumā lēnām un pacietīgi Ikaunieces un Mediņas duets audzēja pārsvaru, uzvarot itin pārliecinoši. Kas pietrūka šodien, ja vakar uzvarēja? Šodien bija pilnīgi citādāk, bija spēle vējā, kas labāk padevās mūsu pretiniecēm, ko mēs vēl neesam tik ļoti apguvušas, bet nekas, nākamreiz. Cīnījāmies par katru punktu un zinājām, ka būs grūta spēle, bet servi nostrādāja, viss kā vajag. Tātad jūsu uzvaras panākums bija servi tikai? Nu, protams, ne tikai aizsardzība, uzbrukums, viss kopā. Kas ir galvenais pludmales volejbolā? Mēs mēģinām to šodien noskaidrot. Galvenais? Ja es labāk atgriezīšos pie tā, kā mēs uzvarējām. Jā, labi, pēc tam atgriezīsimies pie galvenā. Dagnija man pateica, Inga, mums ir jāuzvar. Viņa nekad nav uz podesta Latvijas kaut kādā čempionātā bijusi. Viņa teica, mums viņa ir tagad. Un tagad jā, bet viņa pirms tam nebija. Viņa teica, Inga, mums ir jāuzvar. Otrā pusfināla cīņa pēc sižeta bija nedaudz aizraujošāka, taču arī šis mačs noslēdzās 2 setos.
Ilze Liepiņlauska un Sandra Gozina apliecināja savu nedaudz pieredzējušāko spēlētāju statusu un pieveica nākamās pasaules U23 čempionāta dalībnieces Martu Ozoliņu un Rūtu Treju 2 setos. Sveicu jūs ar finālu! Panākumu atslēgu! Nospēlējām savu spēli, laba servu uzņemšana, laba serve, agresīvs uzbrukums. Es arī nostrādāju. Šodien ir vējš, un es domāju, ka tas bija šoreiz mūsu pusē. Kas pietrūka šoreiz? Oi, spēks, izturība, svēlme baigā, ļoti grūti skriet. Mēs ar bišķi cēlienos tā kā nokļūdījāmies, un viņas to izmantoja, viņas bija spēcīgākas. Spēlē par 3. vietu Ergo Open pirmajā posmā dāmām tādējādi laukumā satikās ikdienas treniņu partneris Pastare Briņķe un Ozoliņa Treja. Nedaudz veiksmīgākas šajā cīņā izrādījās otrās. Agresīvākas serves, labāka komandas spēle un vienots gars visas spēles garumā ļāva Martai ar Rūtu tikt pie panākuma 2 setos. Tādējādi jauno sezonu perspektīvais duets iesāk ar 3. vietu un bronzas godalgām. Vai vārds džasā bija izšķirošais šajā spēlē? Viennozīmīgi. Kas bija izšķirošs, lai viena jaunība pārspētu otru? Blociņi. Seta beigās ļoti labi man izdevās blociņi. Ar to mēs arī uzvarējām. Bet izskatījās, ka, ja būtu 3. sets, būtu grūti. Kā ir ar to fizisko sagatavotību? Kā būtu, tā būtu. Tagad mums ir brīdis paskatīties tas, kas varbūt visvairāk cilvēkus priecēja šajā turnīrā. Vai tautā vienkārši saucamais top? Šoreiz nominācijā bloks Mēs esam Latvijas čempionātā pludmales volejbolā, un tagad rīt pašas karstākās cīņas vīriešu pusfinālā. Nu laiks arī vīru pusfināliem, kur līdz tiem lieli pārsteigumi fiksēti netika. Pēc viena apļu sacensībām grupās cīņas turpināja vairs tikai 16 labākās komandas. Spēlēm apakšgrupu turnīrā sekoja izslēgšanas cīņas, kurām jau bija pavisam cita likme. Katrs nākamais zaudējums komandām nozīmēja izstāšanos no turnīra. Viens no pusfināliem tika gaidīts ar īpašu interesi, jo laukumā sacentās treniņu partneri Haralds Regža, Armands Āboliņš un Edgars Točs, Rihards Finsters. Šādās reizēs, kad spēlētāji viens otru labi pazīst, pārsteigt ar kaut ko ir praktiski nereāli. Lai gan ik pa brīdim emocijas laukumā sita augstu vilni, nedaudz augstasinīgāki izrādījās Točs ar Finsteru. Pirmajos 2 spēles setos komanda katrs vinēja pa uzvarē, bet 3. seta galotnē pārāk izrādījās Edgars ar Rihardu. Rezultātā panākums 3 setos. Šoreiz par iznākumu viens no zinošākajiem Latvijas pludmales volejbola treneriem Aigars Birzuls. Es vērtēju šo, teiksim, Toča un Finsteru uzvaru kā uzvaru, kuri vairāk gribēja uzvarēt uz doto momentu. Un viņiem tā bija ļoti nepieciešama, un viņi arī tā spēlēja ar tādu noskaņojumu, un līdz ar to arī uzvarēja. Regža Āboliņš vairāk domā noteikti par savu nākošo turnīru, kas jau pēc 2 dienām Polijā būs, un acīm redzot, viņi tā sev neizliktai spēlēja šodien, lai uzvarētu. Rezultāts ir tāds. Gaidījāt? Nē, šī bija viena no retajām reizēm, kad mēs viņus uzvaram. Mēs ar viņiem kopā trenējamies un pārsvarā dabējam iekšā. Bet kā jau turnīros uztraukumiņš bija šīt. Tāds naids, kas varbūt nav trenījos, tur caur hi-hi-ha-ha. Tad tie hi-hi-ha-ha pārvēršās jau nedaudz savādākos vārdos. Tu uzbļāvi uz partneri, kad viņš kaut ko neizdarīja. Kā jūs pēc tam salapstat? Viņš saprot visu. Otrajā turnīra zarā, kurš it kā šķita nedaudz vienkāršāks, līdz pusfinālam tika pieredzējušais Austris Štāls un Toms Beņevs, kā arī sacensību tumšais dzirdziņš, Girds Glāzers un Sandrs Andrējevs. Šajā pusfinālā atrisinājums tika rasts 2 setos. Štāls un Beņevs, kuri stabilu sniegumu bija demonstrējuši visu turnīru garumā, pretiniekiem daudz iespēju nedeva. Rezultātā panākums ar 2-0. Nenoticējāt? Neaizgāja spēli, viņiem uzkrita laba serve pretvējā. Līdzīgas komandas, paveicās viņiem vairāk, un tā ir dažas bumbas. Principā mūs, es teiktu, vairāk vai mazāk salauza.
nevarējām atrast savu spēli. Un šoreiz uzvarēja stiprākais, es domāju. Kāds ir sajūts? Nu, jo citi saka, ka jūs tā kā neesiet favorīti. Mēs nekad neesam favorīti, bet mēs esam finālā. Spēlē par 3. vietu laukumā tādējādi bija jādodas Regžam ar Āboliņu, kā arī Glāzeram ar Andrejevu. Lai gan pirms mača šķita, ka pasaules U20 čempionātā šogad startējošajiem jauniešiem uzvara jau ir rokā, Glāzers un Andrejevs cīnījās līdz galam. Viņi apliecināja, ka arī ar tautas valodā runājot prātu un pīpēšanu, pašatdevi un kārtīgu komandas spēli var uzvarēt. Sev raksturīgā stilā, spēlējot daudzveidīgi, gados krietni jaunākie Haralds un Armands, pretiniekiem neatstāja nekādas cerības, kā rezultātā pirmajā setā svinēta pārliecinoša uzvara ar rezultātu 21-13. Galvārdu gan teica citi. Un šoreiz tie bija Ģirds ar Sandri. Regža un Āboliņš paši kļūdījās daudz, kamēr pretinieki bija gudrāki un pacietīgāki. Viņu uzbrukuma sitieni varbūt nebija tik efektīgi, cik efektīvi. Vispirms panākums otrā seta galotnē ar 21-19, bet vēlāk arī uzvar 3. setā 15-11. Tas vīriem deva 3. vietu Ergo Open pirmajā posmā, bet Regžam ar Āboliņu rūkta ceļamais dodoties ceļā uz pasaules U20 čempionātu Polijā. Izcīnīto 3. vietu. Daudz droši vien, ja mēs te veiktu aptavu, neticēja. Kā noticējāt paši sev? Es domāju, ka galvenais bija ticība, ka mēs varam cīnīties arī ar tādiem pretiniekiem. Un varbūt tas pusfināls deva papildus motivāciju pacīnīties un beigās arī sanāca. Es domāju, ka viņi paši sev sabojāja spēlēt to, ka viņi apmainījās pozīcijām, izsit sevi no ritma. Līdz ar to viņi pat 3. spēlē setā atgriezās savās esošajās pozīcijās, bet nevarēja dabūt to ritmu. Mums tā spēle gāja, un es domāju, tas bija izšķiroši, ko tas uzvarēja. Palieciet kopā ar mums, jo mūs sagaida spraigi pusfināli un fināli Latvijas čempionātā pludmales volejbolā. Raidījuma turpinājumā. Kuri būs pirmie čempioni, kādas atbalstītājas šogad topā, un sagaidām mūsu varoņus Samoilovu un Šmēdiņu ar sudrabu. Tūliņ mēs uzzināsim, kurš uzvarēs pirmajā Ergo Open sieviešu finālā. Dāmu turnīra svarīgākajā mačā laukumā devās galvenās favorītes Inga Ikaunieca un Dagnija Mediņa, kā arī Ilza Liepiņlauska un Sandra Goziņa. Dāmu pludmales volejbolā izspēles ierasti ir garākas un nereti nemazāk aizraujošas kā vīriem. Jā, uzbrukuma augstumi nav tie, taču vai tādēļ cīņas ir mazāk skatāmas? Protams, nē. Ergo Open pirmā posma fināls dāmām sākās ar izrāvienu Ikaunieces un Mediņas izpildījumā 4-0. Labs pamats uzvarai setā bija ielikts, taču pretinieces nepadevās un pēc tehniskā pārtraukuma panāca neizšķirt 11-11. Izšķirošajos brīžos gan veiksmīgāks un pārliecinošāks bija Dagnija un Inga, kuras paņēma pirmo setu ar 21-17. Otrā seta sākumā rezultāts auga nedaudz par labu Ilzei ar Sandu, taču tā otrajā pusē Ikaunieca un Mediņa tomēr prata salauzt spēles gaitu, triumfējot otrā setā ar 21-16 un visā spēlē ar 2-0, līdz ar to triumfējot pirmajā Ergo Open posmā. Grūti runāt, bet vajag. Jā. Pašas daudz kļūdījāmies, nenoticējām sev un jācīnās uz nākamā posmu būs. Nu, ja godīgi, mēs, ja būtu nospēlējuši šo spēli, protams, jau būtu krietni grūtāk, bet pašas nekām galā ar seru uzņemšanu, uzbrukumu. Mēs nospēlētu savu spēli, viss būtu citādāk. Kas tur notika ar jums? Jau spēles sākumā īstenībā, personīgi es nejūtos diezko labi. Un otrais sets, jā, tur arī seru uzņemšanā mēs iekritām. Konkrēti es nenoņēmos, un spēle pagriezās būtiski viss otrādāk. Fantastisks, negaidīts super panākums. Tieši tāpat tā. Kas notika otrajā setā pie rezultāta 13-13? Kas notika? Kas notika? Es nezinu. Bija līdzīgi, un tad pēkšņi žah! Dagnija ļoti labi saservēja.
Sākumā varbūt man bija sērts, un tad Dagnija pārņēma perfekts stafetīti un super saservēja. Malacis. Jūs paši serējāt? Jo tālāk aizliks, jo labāku balvu iegūs. Tātad 3 cilvēki. Kā, bet man patīkams pārsteigums. Protams, es gribu uzvarēt, bet es zināju, cik labi pāri šeit ir. Tās meitenes arī tā kā trenē, bet laikam tik labi netrenē, ka viņas nevar mūs uzvarēt. Domāju, bišķi tālāk tās tas ir jautājums, kas tiešām bija tā atslēga šajā finālā. Jā, lecam no vietas. Izstāst, ka tas tālāk šodien ir 3 Mēs noturējām to, ko mēs sākumā izdomājām, pa ko spēlēt. Izanalizējām, teiksim, bišķi pretinieku, un tā arī sanāca. Latvijas pludmales volejbola sezona ir veiksmīgi sākusies, bet vēl fantastiskāk panākumu mums ir starptautiskajā pludmales volejbola sezonā. Šo sezonu starptautiskā mēroga sacensībās lieliski iesākuši mūsu vadošie dueti. Medaļas sezonas sākumā no lieliem mačiem pārveduši ne tikai mūsu supermeņi Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet arī Mārtiņš Pļaviņš un Aleksandrs Solovejs. Jūnija pirmajā nedēļā Itālijas kurortpilsētā Kaljāri risinājās Eiropas čempionāts. Samoilovs un Šmēdiņš visas nedēļas garumā turēja sasprinzdinājumā mājās palikušos līdzjutējus, kuri pie TV ekrāniem dabūja nevienu sirmu matu, taču nešaubīgi labā nozīmē. Sacensību finālā Sašam ar Jāni spraigā 3. seta galotnē tomēr nācās atzīt mainieku Danielas Lupo un Paulo Nikolai pārākumu. Lai gan uz turnīru mūsu vīri devās ar domu par zeltu, mājās atgriezās ar sudrabu. Pēc sāpīgā zaudējuma gulēts maz, bet prieks par izcīnīto godalgu tāpēc gan nav mazāks. Es vakar vispār uz pieciem nevarēju aizmigt, man tā 3. sets galotnes, lai stāvētu tā filmiņa gāja pa apu, nevarēju aizmigt. Ir nedaudz tāda nepadarīta darba sajūta, jo spēle bija diezgan laba, bet ar to nepietiek. Bijām gatavi. Šis bija mūsu, teiksim tā, svarīgākais turnīrs šogad. Mēs likām uz viņu tieši akcentu. It kā labi, bet ir bišķiņi cemi. Kā ir ar tiem itāļiem spēlētājiem? Katra nākamā spēle nav arvien sarežģītāk, tīri arī psiholoģiskā ziņā? Ir arvien niknāk. Jā, niknāk, un tad viņiem jāplīst būs kaut kāda. Sudraba godalgas Latvijas komanda māju pārveda jau 2. gadu pēc kārtas. Tāpēc jāvēl puišiem nemazāk veiksmīgs starts arī visas šīs sezonas garumā, pasaules kausa posmos, kur regulāri šovasar startēs arī Mārtiņš Pļaviņš duetā ar Aleksandru Soloveju, Toms Šmēdiņš ar Jānu Pēdu, kā arī Edvards Buļvits ar Ruslanu Sorokinu. Ko mēs varam sagaidīt kopumā sezonas turpinājumā no visiem pāriem? Tas progress būs vēl lielāks arī no pāriem? Es domāju, jā, ka noteikti viennozīmīgi. Jo varbūt no 2 pirmajiem pāriem tur jau vairāk nav krops. Otriem 2 pieliks drusku, tad arī paliks interesanti. Karstākais sporta veids, karstākais tops, karsē meiteņu tops. Un pirms izšķirošajām cīņām mūsu jaunajā pludmales volejbola stadionā pavērosim, kādas noskaņojums valdies gan līdzjutējiem, gan sportistiem, kādas vēlējumus viņi izteiks šim turnīram. Tā kā mēs redzam, ka pludmales volejbols šobrīd ir topā, jā, un laiks arī ir atbilstošs. Topā. Laiks arī ir topā, jā. Lai neviens sacensību nebeigt prognozējām un lai uzvarētu stiprākais uz konkrēto dienu. Tiešām sezona viena ir beigusies klasikai un pludmale ir sākusies. Es tiešām apsveicu visus tos, kas ir atkal pie mums kopā arī vasarā. Un jāsaka, ka šeit ir šī komanda, kurā ir atbalstītāji, kurā ir spēlētāji, kurā ir treneri, kurā ir kameras un kurā ir skatītāji. Vēlējums, lai skatītāji būtu vairāk, sacensības tādas spēcīgākas skatītājiem. Un, protams, lai mūsu zvaigznes, te jāpiekrīt, lai mūsu zvaigznes priecētu arī Latviju. Uzvaras, panākumu. Viss, lai izdodas. Kā saka, pludmales volejbola sezona ar Ergo Open, ar Ergo vārdu aizietu uz urā, lai mēs arī varētu noslēgt, lai būtu
kolosāls fināls, jo pirms tam vēl mums ir satelīta turnīrs. Un lai tas ergo fināls būtu uz Uhu pēc satelīta. Karsts ir gan ārā, gan arī šeit, jaunajā Elkora pludmales volejbola stadionā, kur norisinās pirmais Ergo Open Latvijas pludmales volejbola čempionāta posms. Fināls puišiem, kurā tiekās Točs Finsters un Štāls Peņavs. Kurš būs labākais? Nu gan laiks lielās intrigas atrisinājumam. Kurš uzvarēs pirmajā Ergo Open posmā vīriem? Līdz lielā fināla mača sākumam centrālā stadiona tribīnēs brīvu skatītāju vietu bija atlicis maz, un cīņa par uzvaru varēja sākties. Par maču favorītiem uzskatītiem Mārtiņa Pļaviņa sporta klubu pārstāvi Finsters un Točs pirmā seta sākumā ieskrējās lēni, nonākot zaudētāju lomā. Taču cīņas turpinājumā Edgara bloka augstums, Riharda pašaizliedzība un gudrā spēle aizsardzībā deva rezultātu. Šķiet, ka Austris ar Tomu īsti nebija gatava apspēlēt krietni vien nopietnāk trenētos pretiniekus. Lielas problēmas abiem sagādāja gan punktu gūšana pie pretinieku servis, gan atkal un atkal Toča bloka augstums un Finstera prasmes aizsardzībā. Viss iepriekš minētais vainagojās ar diezgan pārliecinošu favorītu uzvaru 2 setos. Es nezinu, tas ir mans subjektīvs viedoklis, varbūt drusku pietrūks spēka. Nē, īstenībā es nejūtos ļoti noguris. Vienkārši tas, ka nav atstrādāts tādas tehniskas sīkas lietas un tad, kad ir kaut kāda spriedzes situācija, vienkārši, kad ir līdzīgs rezultāts, nav atstrādātie sitieni 10 reizes, un tev viņi nesanāk tā, ka viņi svaigi. Jā, jo pirmajā setā jūs gāja punktā, un tad pēkšņi klikt kaut kas notika. Jā, bija tā, ka viņi mums neļauj spēlēt tā, kā mēs gribam. Tāpēc arī droši vien tas iznākums ir tāds, un beigās jau sanāca tā, ka nezinu īsti, ko darīt. Jā, it kā visu izdaram tā, kā vajag, bet tomēr tā bumba nekrīt viņa laukumā. Un, tas ir droši vien kompliments viņiem, ka viņi nelaiž viņai nokrist. Tā kā, uzvarēja tas, kurš mazāk kļūdījās un kurš vairāk mēģināja bumbu noturēt gaisā, un tie bija viņi šoreiz. Ko apsveic jūs ar uzvaru? Paldies. Protams, jau daudzi tā arī domā, ka tā būs. Vai kaut kāds pārsteigums bija no pretinieku puses? Nē, nebija. Austris ļoti labi spēlēja. Pakusinājām viņu, viņš diezgan tā gudri un as. Austris stilā viņš labi ceļ bumbas. Kur liksiet, ko darīsiet ar balvu fondu? Došu mammai. Treniņu procesā ieguldīsim spēlē. Izskatījās, ka jūs vienkārši arī bijāt drusciņi fiziski spēcīgāk par viņiem. Spēļu ir daudz, bet, protams, trenējamies biežāk. Tas arī parādījās laukumā. Saldākais brīdis sacensībās, apbalvošanas ceremonija. Uzvaras prieks, lielā apbalvošana, neliels mirklis atelpai un šampaniešu šaltis. Ergo Open pirmais posms ir noslēdzies. Ar emocijām, ar pārdzīvojumiem, ar asarām, ar prieka mirkļiem. Bet neuztraucieties, pavisam drīz, 28. un 29. jūnijā Jēkabpilī jau nākamais Ergo Open pludmales volejbola posms.